Vai 2025. gadā izdevīgāk būs pirkt vai īrēt? Pastāstīšu par savu draugu. Viņš tikko sāka īrēt Merka viesturdārzā dzīvokli, 3 stabu pār 1000 eiro mēnesī. Es tā padomāju, cik tas varētu būt kredīta ikmēneša maksājumā. Ieju Swedbank kalkulatorā, tā dzīvokļa vērtība ir plus mīnus 250 000. Redzam, ka ikmēneša maksājums būtu 1116 eiro. Procentu maksājums būtu ap 850 eiro pirmais periods un pēc tam jau pakāpeniski samazinoties. Un kas ir interesantais šajā? Tad iepriekš es biju pirms kaut kāda gada skatījies, kad toreiz procentu maksājums bija aptuveni 1000 eiro un mēneša maksājums bija ap 1250 eiro, kas nozīmē, ka reāli pat īrēt tie brīdī bija izdevīgāk, jo liels vilcienos tu maksāji procentus tikpat, cik īri. Taču šobrīd, kad atkal sāk samazināties Euribors un viņš turpina iet lejā, paliek arvien izdevīgāk un izdevīgāk iegādāties īpašumu, un to arī var redzēt tirgū no pircēja aktivitātes, jo viņa paliek arvien lielāka. Tāpēc, ja tev interesē pārdot savu nekustamo īpašumu un domā, ka tirgus ir projām mierīgs vai nekustīgs, tad atstāj pieteikumu pārdot īpašumu.lv un mēs parādīsim, ka īpašumu tirgus ir ļoti aktīvs.